medūza. Kā tad? Es atceros, tās samatoja roku, un aptecināja roku. Es apceros. Es šoreiz domāju pilnīgi citu medūzas īpašību želejam. Viņš taču ir tāds kā mīkstas želejam piedāvā siltā. Fu! 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Nu, nē. 1, 2, Es nepiekrītu. 1, 2, 4. Viņš, kad nāk pie jums, viņš vienmēr man atnes kādu konfekškāpu. Ai, viņš taču tev vienkārši nopērk. Kā tas ir nopērk? Lai dabūtu pastāvīgi caurlaidi pie manis. Šķietētā. Šitā gan. Šitais nelietas. 3, Es viņam tā ticēju. 1, Tad tā? 4, Pagaidiet, kundze. Pagaidiet. 4. Viņš arī bez jums pāris reižu bija atnācis. Ko tu saki? Jā. Nu, Un tik un tā man dāvināja konfekts. ej, nu ej. Un tad mēs viņu mēs gaidījām. Un es viņu dzirdēju ar tēju. Jā. Un viņš tad man stāstīja dažādas atgadījumus. Jā? Jā. Un tad vienreiz es viņam klāt esot sagriezu pirkstu. Un tad viņš tik turēja roku man pastiept uz augšu, lai apturētu acis. Lūk tā. Tu zini, kas ir? Simona, tu taču biji viena soļa attālumā no... Ko jūs tādu runājat? Nebiedējiet mani. Nākamo reizi, kad viņš piezvanīs, tu triec viņu ratā, es neciešu medūzas. Vai jūs ko tādu esat redzējuši? Es viņam tā uzticēju. Vēl mana tante Suzāna vienmēr teica, vīrieši un bērniņi jābūt uzmanīgai. Un tad es arī uzmanos. Ces chansons touristes, mais elle a l'air toujours le même. Un tango sale de rengaine. Kundze! Kur jūs? Atkal jūs dejojat! Taču pārtrauciet vienreiz to dejošanu! Čips! Slēdzam ārā mūziku! Pārtrauciet ārā to dejošanu! Es jums no tirgus atnesu tos sadīgušos graudus. Stāstīt, ka ļoti labi palīdz pie lielas fiziskas slodzes. Dod šurp. Lūk. Klausies, šitos taču ir toni jāpēd, lai būtu efekti. Bet man ir palikuši tikai 2 nedēļas, tu ko? Vēl es piekrītu. Kundze, ko jūs 25,000 franku uz ielu tāpat nemētājas? Te ne jau naudai tā sauc Simona, tu saproti man pareizi. Jā, par vienu dēļ tik daudz naudas. Es gan uzreiz būtu piekritusi. Jā? Jā, Simona. Es tev turēšu pie vārda. Man taču nav partneri, tu redzi, man grūti dejot. Bet tu man palīdzēsi, jā! Nē, ko jūs? Es jau to tik tāpat vien pateicu. Es varētu dziedāt Parīzeto. Tu tikai nedziedi. Tāds kājās. Kas tas ir, kundzes? Tikses tās ir, nekas tas nav. Nemācēšu dejot. Mācēsi. Es nevaru dejot. Dejosi. Es ilgi mācos. Nekas. Mēs kādreiz bērnībā mācījāmies ilgi, dejojām, un tad uz Ziemassvētkiem rādījām. Kas tas tāds? Ko rādījāt uz Ziemassvētkiem? Dejas rādījām. Kas tas tāds? Es tev dāvaniņu iedošu. Es tevi, nobučošu saulīti manu. Jā. Nē, man neko nevajag. Tev nekas nebūs jādara. Tu būsi tikai manikens. Es tev parādīšu kustības, tu stāvēsi, un tev tikai man būs jāsatver. Nu tā, saliec tā, un tā. Turi, jo citādi es
gāzīšos, tev ilgi mani būs jākopī. Nu, tā. Un tagad sastājamies tā, nostājies skaisti. Tas, nu ne jau kā bokseris. Tā, skaisti. Galva augšā. Un tad būs, tu zini, tango dejo ar papēti. Un tagad mēs dejosim, un uz 3 būs izkopienas. Tu tagad dejo to, ko es daru. Un, nu, tā tad uz papēti. 3, 4. 1, 2, 3 izkopienas. 1, 2, 3, 4. Nu, ko tu vēl skaista, ka tāda ķēve un vēdri vēl pakaļ uz zem sevis. Izkrepies, kas ir? Es tikko pēc bulciņu. Pie vēlna bulciņas aizmirsti. Uz visiem laikiem. Pagaidām, jā. Ko tu te iedomājies? Vēl vienreiz. 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nē, nu jau tu vispār kā vērts zirgstēju. Nu, kas tas ir? Tu paskaties uz mani. Tu paskaties uz mani. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tu pamēģini. Un bulciņas tu aizmirsi, tās ir kārtīgas kuņģiem. Tās tik jauks Tās kārtīgas kuņģiem. 3, 4. 1, 2, 3. Simona! Nu, Simona, nu kas ar tevi? Nu, kāpēc ar tevi vienmēr ir tik grūti? Nu, kāpēc? Simona, nekas. Tas ir tikai sākums. Simona, tas ir tikai sākums. Lietneņu, un tagad vienu lietneņu. Te iedzert gribas, jā? Nu, labi, tik un tā tu esi izsist no ierindas. Čalai. Jā. Lai, protams, man arī. Nu, ko tad, lai es tevi dara? Ņem, iedzeram. Nu, jau reizi tā sēdi. Ko tu dari? Sēdi. Es tev pastāstīšu, kā es pirmo reizi iemīlējos un kā man pazudināja šartreize. Jā, tas ir šartreiz, kāds kņas, jā. Taču liecies mierā. Es jau 17 gadu vecumā dejoju šo programmā Mirāžu Marseļā. Un tur bija tāds diriģents Karls Šmits. Nu tā, gadiem 50, skaists cilvēks. Tu saproti, es viņā iemīlējos. Un tad es sāku rēgoties viņam acu priekšā. Un šā un šitā viņš man pamanīja. Un es viņam tādu čečotku nodejoju. Jā. Un pēc tam viņš man uzēcāja uz restorānu. Pašu dārgāko restorānu. Mums pasniedz brīnišķīgs vakariņas kaut kāds zīves, neatceros nosaukumu. Bet es teicu, ka es tādu sliko nemēdu. Un tad man atneš kaut ko citu, kaut es neatceros ko. Bet es ar tādu saldēju. Jā, es arī tagad tā gribētu saldējumu, jo te ir tik karsts, Ai, tik un karsts. pēc tam atnesa zaļu dzērienu šartreiz. Par mētru. Taču nē, tas bija tik garšīgs, mēs dejojam tik ilgi. Līdz gaismu izdzis un es nokļuvu mašīnā, un viņš man aizved uz viesnīcu. Es viņam saku, es gribu pieņums. Viņš man saka, vai jūs to nenožēlosiet? Es saku, nē, savā cēlīšu balsī. Un kas tad notika tālāk? Ai, Simona, nākamajā rītā visa grīda pie gultas bija vienos baltos ziedos. Visa grīda vienos baltos ziedos. Jā, Simona. Kur te šis to srāva? Es jūtos kā grēciniece, tu saproti? Es arī. Jā, un kas notika tālāk? Nu, kas notika tālāk pēc mēneša izrādes beidzās, un es viņu vairs pēc tam neesmu redzējis. Tu saproti, Simona, visa mana dzīve gājusi te kalnu te lejup, un viss ir bijis pakļauts dejai par personīgā dzīve, tu saproti? Iedzersim. Ai, iedzersim, ielai, man arī vēl iedzersim. Jā. Oi. Un kas tad notika atkal tālāk? Nu, pēc tam bija visādi uztraukumi ar darbiem, ar mīļotajiem. Līdz es satiku Leonu. Tu saproti? Leons man pasargāja pilnīgi no viss. Viņš bija tēvs, mīļākais impresārio. Mēs bijām laimīgi. Ilgi, ļoti. Žēl, ka mums nebija bērnu. Tas nekas. Mēs nepaspējām. Tas nekas. Bet pēc tam tas bija jau par vēlu. Mēs bijām laimīgi. Un klausies, un tas vienu mirkli beidzās. Tu saproti, Simona, tu zini, es sāku dzert, bet tas nelīdzēja. Es tā kā atgriešanās realitātē no šī stāvokļa. Un tad man izglāba Boviņģa. Simona, visa dzīve ir viena cīņa ar pienākumiem
ar mīļotajiem un gal galā pašai ar sevi. Simona, Simončina, varbūt es tevi esmu pamodinājusi svētku. Man šķiet, ka tevi šobrīd sēž. Nē, man rādās, ka tevi guļ vienkārši alkoholiķis. Ah, kungs! Es nevaru vispār ne soli paspērt. Simona, es tev palīdzēšu. Cēlies! Es nevaru. Ko tu nevari? Es nevaru vispār. Vai, Simona, tu nezini skatos likumu? Ja māksliniekam kaut kas sāp uz skatos, viss pāriet pilnīgi uz medam, tu man saproti? Kāpēc jūs vispār neesat dziedātāji? Es tik smukāk dziedāt. Parīze tango. Oi! Simona, tu tikai nedziedi. Uz tavu dziedāšanu ārkārtīgi slikti reaģēja sunīts no 3. stāva. Jā, tāpēc, ka man dziedāšana viņam kaut ko atgādina. Jā, it kā viņam būtu atņēmts pats dārgākais cukurkauliņš. Simona, valcies ārā. Tā, šeit beidzam. Nē, atkal tas čuras. Tu esi muļķi! Viņa tik ilgi nodzīvojusi un neko nesaprot. Kādas čuras! Tu paskaties uz mani! Tu paskaties uz mani! Es visu mūžu dzīvoju uz skatuves un katru rītu es dzeržot dzērienu. Un tu redzi, kāda es izskatos. Recepti man iedeva viņš gādīt, ar kurus vairāk gadus kopā strādāja. Ai, tā gan ir nozaudēta, bet es jau no... Kā nozaudāt?